Krustas izsisti logi, vējā nopostītās elektrolīnijas, nolaust koku un ēkām norauti jumti. Tā ir tikai daļa no postījumiem, ko vakar Ziemeļvidzemē atstājusi viesuļvētra. Valkas novada Zvārtavas pagastā vietējos iedzīvotājus vētra pārsteigusi nesagatavotus, un nu visi cenšas novērst tās sekas. No Zvārtavas Laura Akmentiņa. Lejascelmiņu saimnieki atbrīvojuši ceļu no sakritušajiem kokiem un uzsteidz labot žogus, lai varētu laist lopus atpakaļ ganos. 40 gaļas lopu ganāmpulks šajās mājās ir vienīgais iztikas avots. Un tos viesuļvētras postījums, kas izdarīti dzīvojamajai mājai un mežam, Rudītu un Dzintars sauc par niekiem vien, jo vētras laikā bojā gājis teliņš, kuru atšķirībā no lielajiem lopiem nevar arī apdrošināt, un līdz ar to nebūs arī kompensācijas. Vislielākā skāde jau tā lopiņa ir žēl. Tas tomēr peļņas avots un govīte līdz ar to mums tagad ir arī, ja mēs šodien cilvēki izpalīdzēja, pārdeva mūsu teliņu vietā, bet tagad ir jāpiespiež tā mamma viņu pieņemt. Ja nē, mums arī mamma ir jālikvidē, un tad jau tie zaudējumi no šitās vētras jau ir lielāki. Pagaidām govs ar jauno teliņu izolēta piekabē, bet kādi paziņas solījuši uz laiku iznomāt žogu. Saimniece teica, ka lopi jūtot arī to, ka aplūkos nav ieslēgts elektriskais gans. Pie elektroapgādes atjaunošanas te Zvārtavas pagastā strādā 12 uzņēmuma sadales tīkls brigādes, un visur to atjaunot tik drīz nevar. Postījumu vērtējumi kā smagi un ir 15 km garumā. Saimniecībai Kāšapas pilnībā nopostīts labības lauks 30 hektāru platībā, un saimnieks Dairis Ziemiņš teica, ka ar to arī visas cerības uz ražu šogad beidzas. Lauka atbalsta dienas teica, kad varēs, kad dos atļauju pārsēt vai citu kultūru, nebūs jāgaida rudens. Un tagad pārsēsiet? Nē. Rudenī ziemā es eju var sagatavot tīrumu. Ko es varu izdarīt? Es esmu bezspēcīgs pret dabas priekšu. Savukārt turpat Zvārtavas pagastā esošajam Mierkalnu tautas namam nopostīts jumts. Tas uzlikts vien pirms pāris gadiem. Tā kvalitāte apšauba mājas iedzīvotājs Valdis, kurš, lai arī te pastāvīgi neusturas, tieši pirms vētras atbraucis nopļaut zāli un apskatīt dārzu. Prom aizbraukt nav varējis, jo jumts, kas ēkai norauts, uzkritis mašīnai. Par to arī Valdis bēdā visvairāk. Es biju šeit iekšpagalmā. Tā jums vismaz virsū netrāpīja ko? Man pašam labāk būtu pašam trāpīšana mašīnai. Te ir pagājusi visa bērnība, visi te vecāki dzīvoja. Kolhoz laikā, kā ienācām, tā arī. Tā uz priekšu, te iz robežu, tās ir mana zeme mazliet, tāpēc arī tur ir tas dārziņš, bet dzīvoklis jau ir valdības. Valdis teicās redzējis ko tādu pirmo reizi, un līdz ar šo vētru arī viņa dārzā gaidāmā raža ir pagalām. Citas Zvārtavas pagasta iedzīvotāji teica, ka nespēja pat vēl aiziet līdz nopostītajiem mežam, jo zina, tas atšķirībā no dārza vienas ražas sezonas laikā neataugs. Laura Akmentiņa, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.